Jurgis Kalts pēc spēles pret RFS. Treneru tavs komentārs. Pirmkārt, paldies Valmieras faniem. Viņi bija jūtami. Šajā spēlē viennozīmīgi arī pagājušajā aizmirst par to pateikt. Paldies viņiem. Saprotu, ka, ja šādi turpināsies, viņi būs vēl vairāk. Par to arī liels prieks, bet man ir ne tikai spēlētājiem, bet arī man baigais nogurums pēc šitās spēles. Emocijas ļoti daudz un ļoti daudz, teiksim tā, nācās koriģēt un ļoti daudz runāt, ļoti daudz palīdzēt spēlētājiem. Man ir liels prieks, ka mums izdevās noturēt tos 3 punktus. Otrā puslaikā RFS mūs principā nospieda, bet negribu atkal izklausīties prasts, teiksim tā, par sevi augstās domās varbūt, bet paredzējām, ka tā būs. Kad es Čaļins nācu, jau teorijā teicu, ka šodien ir vice versa, teiksim tā, salīdzinot ar metu, atdevām RFSam flangus, kas man vakar cilvēku teica, tas ir traki. Jūs taču tur pārauds gabalos. Nē, mēs atdevām nevienkārši tāpatās. Mēs viņus ietrigērējām flangos, mēs viņus ietrigērējām uz standarta spēli, uz daudz centrējumiem, aiztaisījām tos saucamos inside runs ciet, principā, un RFS bija ļoti viegli paredzams, un uzdevums bija galvenais to bumbu paņemt, pirmā puslaikā zem kontrolas gūtos vārtus, mēģināt kontrolēt to bumbu, ja pagājušajā spēlē bija otrā, tad šajā bija tāds uzstādījums, ka sākumā mēģinām tā, un jo jāgūst vārti, jābūt vadībā, un tad beigās jau būs tāds spiediens no RFS puses, un tad vajadzēs vairāk aizstāvēties, un principā plāns nostrādāja un bijām paredzējuši, protams. Mēs Diops jau smējos ģērbtuvē pēc 178. spēles, protams, pārspīlēja virslīgā, guva vārtus un vārtus svarīgā spēlē. Otrā spēlē šajā čempionātā neskatām viņa Champions Leagues vārtus un paldies viņam, arī tas nostrādāja viņa ātrums. Atceros, pagājušajā gadu viņš aizskrien no Prengas, kā no stāvošs, to arī viņam rādījām un stāstījām un šoreiz viņš to izmantoja. Paldies Čaļiem, viņi ir nopelnījuši tagad atpūtu, kurš ceļ uz izlasu, teiksim tā, bet paldies viņiem. Tagad jāgatavojas nākamajai spēlei. Sezona ir tikai sākusies, prieks ir sākt sezonu ar 6 punktiem. Vai mēs varam šo uzvaru pasniegt kā paziņojumu no Valmieras kluba, kā klubs, kurš cīnīsies par titulu šajā sezonā? Es negribētu to tā paziņot. Sezona ir tikko spēkusies, ir 2 spēles nospēlētas. Ja atceramies, mūsu čempionu gadā mums galīgi nebija tā. Mēs pirmo spēli zaudējām, otro tikai apspēlējām. Tad atkal bija klupieni. Tāpēc sezona ir garā un tas nav sprints, tas ir maratons. Ir patīkami vēlreiz sākt ar 6 punktiem. Bet sezona ir garā un jāskatās, kas notiks tālāk, kas notiks nākotnē. Bet sākums ir labs un tas vienmēr ir labi. Par flankiem runājot, Djuks pirmajā puslaikā, Birka otrajā puslaikā kreisajā malā, tas bija arī plānots, ka Djuks tomēr tas radošākais, kurš arī uz priekšu devās vairāk pirmajā puslaikā? Principā tas bija plānots, kaut gan pirms spēles ar Metu runāja ar Emīlu un teica, ka viņa spēle ir RFS, bet tomēr pa nedēļu viss mainījās un tomēr nolēmām Djukum arī tādas ugunskristības iedot, teiksim tā, pret RFS ātrajiem flangiem un daudz uzbrukumiem caur malām, bet Djuks mazliet kritā ārā aizsardzības darbības, nevis mazliet, bet diezgan daudz, teiksim tā, bija problēmas un par to malu un ar Emīlu iznākšanu otrajā puslaikā, principā, Roberts Savaļnieks īsti nebija manāms, visu uzbrukumu sākās pa kreiso malu. Es domāju, ka Emīls tā taktiski ļoti pareizi un gudru nospēlēja un sākās mums problēmas labajā malā, kur es nezinu, minūte kaut kāda 60. bija, kur jau sāka peldēt mūsu labais aizsargs Dukslijevs, bet paldies viņam cepur nost, viņš izturēja pret Emersonu, pret Marešu, pret Jāni Ikaunieku, kurš tur bieži skrēja tos inside skrējienus. Paldies viņam, bet bieži viņš atradās puspozīcijā, RFS to neizmantoja, RFS to neredzēja, ļoti daudz kļūdas bija taktisks tieši tā no Nika puses, bet ļoti labs materiāls, lai Nikam parādītu, kā tādās epizodēs ir jāstrādā un kā tādās epizodēs ir jārīkojas, lai nākotnē viņš kļūtu tikai labāks un arī bišķiņa drošāks savās darbībās. Varēja arī just tajā puslaikā, ka tieši Nikam daudz mēģināja arī kaut ko pastāstīt, kaut tās pauzētas, var teikt, ka jāturpina viņu strādāt, tu redzi viņu tieši kā maliju aizsargu nākotnē? Viennozīmīgi jāturpina strādāt ar viņa ātruma īpašībām, kas ir Nikam. Viņam ir labs centrējums protams, aizsardzības darbības ir tās, kas ir grūtāk, teiksim tā, viņam pasniegt spēles laikā. To ir vieglāk, man ir vieglāk viņam spēles laikā pateikt priekšā par uzbrukuma darbībām, par pozīcijām, kurām jāatrodās. Teiksim, tādā ātrākā veidā es viņu nevaru minūti paņemt malā un vienkārši stāstīt, kas tev tur kādās epizodēs ir jādara. Tad vieglāk ir ar uzbrukuma darbībām, bet
Bet mums ir Renārs Rode, kas ar aizsargiem strādā 2 spēles uz 0. Es domāju, ka ļoti pozitīvi tas viss ir. Un viņam būs labs materiāls, kā jau teicu, par Dusulīvu. Šķita, ka Andrijs Korobenko spēlēja personāli pret Jāni Ikaunieku. Kāds tieši bija nostādījums Korobenko? Tā doma nebija, bet zinājām, kā Ikaunieks kustas. Kur Ikaunieks kustas un kad Ikaunieks kustas. Un principā, tad, kad kabatas meklēs Jānis Ikaunieks, tad tikai tajos brīžos viņš personāli, teiksim, tas inside runs, tās kabatiņas aiz mugurām no dziļuma. Tad tas bija jādara Korobenkovs, kad Korobenko fantastiski spēlē aizvedīja vispār. Ja mēs runājam par Andreju, pirmā spēlē viņš ļoti labi nometnē aizved mani, viņš pārsteigums no pagājušā gada tik liels un viņš nav tik ātrs spēlētājs, bet bez tie pirmie soļi ir pielikt un viņš fantastisks spēles ir aizvedījis gan nometnē, gan tagad liels prieks par viņu. Bet tāds uzstādījums bija tikai mirklī, kad Ikaunieks principā meklē bumbas aiz muguras. Jau daudz ko pieminēja, runājot par aizsardzību, par Renāru Rodi un visu pārējo. Tā centrāla asa, Balodis, Sliede, arī Olsas. Vari sacīt, ka tu ideāli spēlē? Negribētu tā teikt, jo pirmā puslaikā redzējāt, Niks Sliede 3 reizes nebija gatavs Lemaičam aiz muguras piespēlī. Tur principā ir atvērta kāja pretiniekam, un mēs jau video viņam rādījām. Viņa pozīcija ir tāda, viņa ķermeņa valoda ir tāda, ka viņš nav gatavs tajā piespēlē, un viņa ķermeņa stāvoklis ir nepareizs. Uz to daudz ar viņu strādājām. Viņš nespēja citreiz pārlikt to savu ķermeņu, tik lielu ķermeni, tik smagu ķermeni, nav viegli pārkārtot. Un tā ir viņa lielā problēma. Un viņš tajās 2 epizodēs nebija gatavs, bet ja jūs piedāvājat Nikam Sliedem, Danielam Balodim, Kristaram Seičikam daudz centrējumu, daudz tādu tipu spēli, es nezinu, Latvijā vēl, kad ir labāk aizsarg tādu spēles stilam tikai uz tādiem centrējumiem. Viņi jūtās kā zivs ūdenī, arī Kristers Aleksēčiks, dodiet, ņemšu. Bet neskatoties uz to, tomēr pārsvarā virslīgas komandas cenšas izvairīties no standartiem pret RFS, zinot, kā Marašs, kā Savaļnieks, cik kvalitatīvi to dara arī Jānis Ikaunieks. Pirmajā puslaikā šķiet, jūs to koncentrējāties un izdevās, bet otrajā tas turstienu skaits bija kosmiski liels. Kā jūs teicat, mēs otrajā puslaikā arī pārkārtojamies, aiztaisījām tās malas, mēģinājām aiztaisīt tās malas ciet, pārgājām uz 4-2-3-1, ja pamanījāt un centāmies aiztaisīt, bet tas ir tas Dusulīvs, ja tad spēlē trombā, viņam ir citu uzstādījumu, mēs atdevām tās malas, viņam vajadzēja, lai Emersons saņem starp līnijām bumbu, kur viņš nav bīstams viduszonā, un tikai tad viņi sagaida, tad pārno cēm viņam jau bija jābūt klāt Emersonam uzreiz, jo ir 2 balstu pusargi, un tur ir tas, kas covertā balstu pusargs aiz viņu, un līdz ar to tā pārkārtošanās bija bēdīga, un līdz ar to pāris reizes bija vairāk tie stūri, bet tas bija tikai gaidāms no RFS. Es pat neatceros, izņemot tos Lemaiča aiz muguras citus momentus, kas nebija saistīti ar standartiem, teiksim tā, vai centrējumiem kā tādiem, caur malām centrējums sodlaukumā savāc otrās bumbas vai sitiens uzreiz, vairāk mēs tā, ka viņi kaut ko izveidot savādāk, es īsti neatceros. Gan jau, ka bija, jo bija daudz, bet tā atmiņā nenā. 4-2-3-1 mēs pamanījām. Kristers Aleksēčiks ir pierasts, protams, centra aizsargs, kaut kad ir bijis uzbrucējs, kā nolēma laist tieši balsta zonā par balsta pusargu, tāpēc daudz tās gaisa bumbas, zināja, ka arī būs turpināsies. Tieši tā, jo tuvāk kā uz beigām iet, jo vairāk būs garās piespēles jau caur vidu. Teiksim, tā jau standarta taisnās laiks spiež un daudz bumbas būs tieši viduszonā. Sākumā bija doma iespējams likt 3 centra aizsargs, bet esmu pieredzējis, ka viņi viens otram traucē patiesībā biežāk nekā viņš otram palīdz. Tad Seičiks bija, teiksim, tas pirmais vilnis, ka tās bumbas nelido, lai nav jāizbīdās Sliedem, lai nav jāizbīdās Balodim, un tad Seičiks tās bumbas tur vidū nolasīja. Es uzskatu, ka fantastiski spēle iznāca, viss gaiss vinnēja, pārtēra bumbas un izdarīt tieši to, ko mēs no viņa prasījām. Arkādijs vaicāja par to paziņojumu, mazliet attīstot šo tēmu. Nākamajā kārtā par Triga, 3. kārta tiesa gan pēc pauzes, bet tā spēle pienāks. Un tad varbūt sekos paziņojums un kārtīga otrā uzvara par Grandu. Neskriesim notikumiem pa priekšu. Es domāju, ka no mans šogad paziņojumu sagaidīsiet tikai, ja būs 16 pēc kārtas, kā bija 22. gadā. Tik skaļi es nepazinošu, jo es patiesībā paldies čaļiem, bet paši redz, tas sastāvs jau mums tā mainījās. Viss tas pašs pagājušā gada sastāvs vienkārši par gadu vecāks principā. Un tie spēlētāji ir pastieties Niks Dusulīvs jaunā pozīcijā. Karlos Djuks ir jauns spēlētājs, pārējie visi tie paši atgriezušies džips. Un tas kodols ir tāds pats, vienkārši tas, ka negribētos tagad bīdīt mākoņus par kaut kādus, bet es jau pēc pirmās spēles pēc Lehija Gdaņska
nometnē teicu. Man liekas, tieši tev, Edmund, arī teicu, ka tādas sajūtas ir, bet šī spēle tikai apstiprināja, atcerēties 22. gada tieši līdzīgi scenāriju, bet neko es nepaziņošu. Labvakar. Frank Marr from the Latvian Football Podcast. It was a bit of a game of two halves, but it was good to see the Valmiera players fully focused. There was clearly talent in the team. After a big win like that, where do individuals and players within the Valmiera team feel they can finish in the league this season, and can they be title challengers? Latviski man jāatbild or in English? It's up to you. Yeah. No, it was the same question that... Okay, right, sorry, my bad. Okay, I'll get the translation later. How important is discipline in the team, particularly when you're 1-0 up and your coaching staff get 2 yellows? Tony, he's the first year in our team, and then he likes that. He likes to be like that. He's typical English guy who loves to, loves to be aggressive on the referees because, as he said, in non-leagues in England, it's usually like that. But sometimes you need to calm down. I didn't make it. I wanted to stop him because it was the first, and after 2 seconds, he get the second one. But maybe somehow it spurs us a little bit up and on, and then go on. Do you feel it's important for the younger players to be a bit more fired up and motivated, and do you need characters like that in your squad? Against RFS, you don't need to motivate anyone. For us, the problem is the bottom 5 in the league. But young players, if they want to grow, if they want to see the real football, as I want to say, the big leagues, there's no need to motivate them. Okay, final question. How did you feel about the quality of the refereeing? He seemed quite trigger-happy on the cards tonight. When we play against RFS, right now we try to build that momentum that RFS is doing all the time, screaming on the referees. We want to do the same. It's always like they are screaming, we are screaming. They are screaming, we are screaming. And this push to the referee, because there was one coach in Latvia, Italian coach years ago, who said the things like, "Давай guys, push on the pitch also on the referee. Talk with him, go ask the question." Just because in the mind, at the end he will give some foul, give some offside. No, not offside, of course, war. But it's like that. It's like that. It's in real life also. You're saying one thing, you're saying one. You are good. You are good. You are good. You are good. 1-2 years, you will be good. So you were content with the refereeing tonight? I'm okay with that. I used to it because in Turkey camp 1 month ago, there was Lithuanians. Paulus. No, yeah. Boy, I love our referees. Do you feel you know what your starting 11 is this season? I know, but it depends on the opponent also, and it depends the system we will play. Okay, thank you. Paldies. Viktors Moros pēc spēles pret Valmieru, treneru, tavs komentārs. Labvakar. Apsveicu Valmieru ar uzvaru. Tagad no manas puses grūti gaidīt kaut kādu analīzi, bet tā kopumā, kā es to redzēju no malas, plānu pildījām, labi strādājām, it kā viss strādāja ļoti labi, izņemot to vienu situāciju, no kuras ielaidām tos vārtus, pretuzbrukums, bija kļūdiņa, tur arī drusku taktiska, un tas maksāja mums 3 punktus šodien. Protams, ja gribam uzvarēt, mums arī jāiesiet, šodien tas neizdevās, bet ir gan gandarījums, gan sarūktinājums, ja mēs runāsim par spēles, ritmu, zīmējumu un visu to, ko mēs rādījām laukumā, izņemot gūtus vārtus, tad ir gandarījums, bet par rezultātu tieši otrādi. Vai ir kādas ziņas par Darko Lemaiču, par viņas savainojumu? Vēl nezinu, nerunāju ar daktori, tāpēc es nevaru pateikt.
Juļus Kalns sacīja, ka viņi gaidīja no jums daudz centrējumus, un otrajā stāvam, principā, gan Sliedam, gan arī Seičikam, kurš nāca beigās, arī Balodim izdevās vairākas divciņus uzvarēt. Vai nemēģināt kaut kā citādāk, īpaši otrajā puslaikā, veidot uzbrukumus? Mēģinājām, jā. Kas varbūt neizdevās, kādus variantus? Kaut kas neizdevās, jā, nebija tur cilvēka vai nebija piespēles, bet mēģinājām. Cedriks Kvārdi jau nāca laukuma otrajā puslaikā, varbūt arī par maiņu, par Odešarijas maiņu un par to, kāpēc nomainīja Cedriku beigās jau var. Nav cita iemesla, kāpēc mēs darām maiņas šāda spēlē. Tikai to, ka nebijām apmierināti ar sniegumu un arī redzējām, ka, ja mēs runāsim par Cedriku, ka Janka Māla drusku pazuda, un tās iespējas, kuras veidojas Cedrikam, ne no centrējumiem, gan no tām situācijām, par kurām Jurgis teica, kuru mums pietruka. Ja būtu Janka, varbūt viņš iesisto. Tāpēc gribējām viņu atpakaļ redzēt tur. Vēl atgriežoties pie uzbrukuma darbībām un tiem veidiem, kā jūs mēģināt uzlauzt, vai pareizi būs teikt, ka pirmais puslaiks no jūsu puses bija daudzveidīgāks, bet te pašā laikā tas bija saistīts ar to, ka pretinieks spēlēja augstāk un bija vairāk arī brīvo zonu? Protams, tas ir skaidrs. Protams, kad 10 ar vārdsargu 11 cilvēki savā soda laukuma, kur brīvas zonas, kur var atrast. Vienu reizi Naga iznāca ar tādu ideju, vienreiz tās izdevās izdarīt, bet Jānis kaut kā neesita šāda situācija. Protams, ar to tas ir saistīts. Un vispār, ja runāsim par to, kā komandas gatavojas spēlēm, uz šodienas, piemēram, mēs varam teikt, ka 60 minūtes, tas bija vairāk futbols. Tāpēc esmu apmierināts tieši ar, kā es iepriekš teicu, esmu apmierināts ar spēles zīmējumu, tā ir runa par tām 60 minūtēm, 60-70. Pēdējās 20 minūtes tas bija jau navāli. Šo 2 gadu laikā, es runāju par pagājušo gadu, šo gadu, ir bijušas spēles, kad jums milzīgs spiediens un tas rezultāts neatnāk. Nāk prātā atmiņā slokā spēle pret Sabahu, arī 0-0 pret Metu pagājušā gada 1. aprīlī. Šodien, vai tu redzi kaut kādu tādu likumsakarību, vai tomēr joprojām pieturies pie tā, ka darījāt visu pareizi un varbūt veiksmes pietrūka? Jā, ir likumsakarība, ka mēs varam piespiest pretinieku pie saviem vārtiem un labāk jāpiestrādā pie tā, lai pretiniekam nebūtu pretuzbrukumi. Kā jau minējām un runājām, šeit pretinieks stipri piespiedās, tie pašā laikā jums arī ļoti daudz standarta situāciju bija stūrstienu, sevišķi otrajā puslaikā, kur jau veidojas klasiska situācija, standarti. Kā tavuprāt, kas tur pietrūka, lai izspiestu no stūrstieniem, no brīvsitieniem šo vienu golu? Vispirms pretinieks ļoti labi aizsargāja šādas situācijas. Protams, mēs spēlējam pret labiem aizsargiem, gan Balodis, gan Sliede, viņi ir stipri otrajā stāvā, un arī citi spēlētāji palīdzēja. Tagad teikt, tas ir grūti, tas viss jāanalizē. Tagad sagatavojam kaut ko vienu, tas šodien varbūt nestrādāja, un tikai pēc tam mēs varam saprast, kas ir jāmaina, kas ir jāizdara, lai nākamreiz tās strādātu. Pēc Audas arī veltīja tādu nelielu kritiku Paničam un Marašam, abus arī spēles gaitā nomainīja. Šodien viņi abi nospēlēja pilnu spēli. Vai tas nozīmē, ka ne līdz galam bija varbūt ar Žalēku un Zelenkovu apmierināts, vai arī šie divi spēlētāji, kurus minēja, pielika savā sniegumā, un pie šī pašas tēmas Zelenkovs ārpus pieteikumā? Biju neapmierināti tieši
tā ir spēle. Bet tā vienmēr var būt, un mēs gatavojam komandu, lai mums būtu spēlētāji spējīgi viņus aizvietot. Jo tiešām tā ir spēle, tur bija kaut kādas tādas kļūdas, ar ko tas ir saistītas. Tā ir cita runa, mēs to izanalizējam visu, bet nav tā, ka ja es pakritizēju vienas spēles konteksta, tas nozīmē, ka viņi ir vairs spēlētāji. Šodien, manuprāt, Paniņš bija viens no labākajiem, ja ne labākais laukuma. Mēs to zinām, un tas nav tā, ka katram spēlētājiem ir sava vieta. Sākuma sastāvā, neskatoties uz viņu uzvārdu, viņi strādā treniņos, mēs to redzam, pēc tam spēles viņi to rada, un tikai pēc tās spēles es varu izteikt kaut ko, ja mēs to izpildījām vai ne, kādu iemeslu dēļ. Gan Pana, gan Māres šodien parādīja ļoti labu sniegumu, ļoti labi izskaties un izpildīja visu to, par ko mēs runājam pirms spēles, ko mēs trenējam. Tāpēc es biju ļoti apmierināts. Ziļenkovs ir savainots, tāpēc viņa nebija pieteikumā, bet viņš arī ir tāds spēlētājs, kurš ļoti labi izskatās visas treniņas un arī mačos, kurus viņš piedalījies. Mēs arī ļoti esam apmierināti ar to, kā viņš spēlē. Vai vari padalīties, kas par taktisko kļūdu ielaisto vārtu epizodē? Nē, nevaru padalīties ar to. Bija kļūdiņi, mēs visi sapratām, spēlētāji saprot, bet mēs zinām, ka pretuzbrukumos pretinieks būs ļoti bīstams, un kad mēs pareizu schēmu neturējam un nepareizi rīkojamies kaut kādas situācijas, viņiem bija tās dažas bīstamas situācijas. Un no manis pēdējais par Jānu Ikauninieku, jo pieskāries arī šajā preses konferencē. Vai tu redzi viņu kā otru uzbrucēju kopumā efektīvāku nekā flangā, vai tā arī ir tikai viena spēle un citu dienu varbūt atšķirīga situācija? Viņš iepriekš, kad viņš kļuva par labāko spēlētāju, viņš tieši šajā pozīcijā kļuva par labāko. Jauns gads sācies. Jā, bet ja jūs atceraties, viņš iepriekšējo gadu viņš sāka malā, bet mēs vairāk redzam viņu kā tādu zemu uzbrucēju spēlētāju un situācijas, kad it kā mēs gribam, lai daži spēlētāji izdarītu kaut ko, mēs varam kaut ko pamainīt, bet šodien bija tās spiediens un mums vajadzēja Janka, lai viņš būtu tā bīstamas situācijas. Vai pēc nacionālā izlases spēles būs kāds maiņas sākuma sastāvs, jo pirms 3 spēles šo sezonu RFS nemaiņa sākuma sastāvs, bet šodien bija zaudējumā, varbūt būs kāds maiņas? Varbūt būs, nezinu. Frank Marr, Latvian football podcast. Do you speak English? Yeah, little bit. Better than my Latvian. You pressed high in the second half and dominated play. Why wasn't this applied in the first half? I think first half we played much better. Okay, can you elaborate on that? Why do you feel you played better in the first Because half? second half the opponent they played in their penalty area and we had this ball control, but if we will speak about football, about structure, about everything, how go out from the press, how create the situation from the open game, I think much more we played
especially this 60 to 70 minutes. Last 20 minutes it was only like not about tactic, but about try to score. So you feel you had more clinical chances in the first half compared to the second half? We had some chances. Limaich, he had this chance also. I didn't see, but someone of assistants they told that in first half it was really clear penalty, handball. After I think Janka Ikonex he had this shot. I cannot remember that some super chances, but I think that it was only one part of the game about what we are not satisfied. Do you feel you've got enough natural strikers that are good enough at finishing goals within your squad? I think yes, it's enough. I think we have top scorer in Latvia, Darko Limaich, but sometimes it happens. Sometimes Harry Kane cannot score the goals. So it can be, and especially Hopefully he doesn't wasn't. score any goals as a Welshman. And just final question: what impressed you about Valmiera tonight? I think Valmiera they became stronger team than they were last year, but at the same time they became the team who play more simple football. They have two strikers plus one player number 10 who also is striker. They try to play long balls to pick up the second balls, and after that they become more dangerous. So I think this year this team will be much better than it was previous year. Do you think their counter-attacking game outplayed you guys tonight as a result? Overplayed. Do you feel that their counter-attack was what won them the game? Do you think that they tactically outplayed you in that part of the Yeah, I strategy? think they played more on counter-attack this game. So and they scored also such goal, and few situations were also dangerous. Could be dangerous, but if the opponent will let them to play, they can do that. But Did you prepare for the counter-attacking game? yeah, we prepared. I told already that it was tactical mistake when we conceded this goal. So we prepared. We know how to react on that situation, but it was some accident. They did catch you on quite a few different breaks. Sorry? They caught you out a few times with counter-attack. Yeah, at first half it was this situation. I'm sorry I've had repeated questions already asked. I'm sorry that I didn't understand you. Apologies.